Sveiciens visiem! Kā jau pagājušajā nedēļā solīju, turpmākajos video apskatīšu emocionālās piesaistes stilus – trauksmaino, izvairīgo, dezorganizēto un visbeidzot arī drošo piesaisti. Sāksim ar trauksmaino piesaisti, kas to cilvēku vidū, kas interesējas par sevi un savu iekšējo pasauli, mēdz būt vispopulārākā. Tātad turpinājumā pazīmes, ka tev varētu būt trauksmainais piesaistes stils. Numur 1. Vajadzība otru iepazīt pēc iespējas labāk un pēc iespējas ātrāk. Ja ir kāds cilvēks, pret kuru izveidošās simpātijas, trauksmainie cilvēki uzreiz grib iepazīt šo cilvēku visos sīkumos, saprast, kāds viņš ir, kā domā, ko jūt, jo trauksmainiem tipam ir īpaši uztraucoši nesaprast otra cilvēka motivāciju konkrētām lietām, jo bērnībā trauksmainais tips ir uzaudzis neprognozējumā, emocionāli nekonsekventā vidē, kurā dažkārt vecāki un citi tuvākie reaģēja uz viņu vajadzībām un tās apmierināja. Bet citreiz tas nenotika, un tad nācās mēģināt saprast tos cilvēkus, lai izzīlētu, kā lai panāk, ka viņi biežāk reaģē uz tavām vajadzībām tev pozitīvā veidā. Tāpēc tagad, kaut vai sen esot pieaugušā vecumā, atkal ir tā pati trauksmīte par to, ka šo jauniepazīto cilvēku vajag iepazīt pēc iespējas labāk, lai varētu prognozēt, ko no viņa sagaidīt. Un ja šis cilvēks tieši tāpat nevēlas uzreiz ienirt siltsrakstos un bērnības atmiņās un visu sevi atklāt, tas rada iekšējo trauksmi un nedrošības sajūtu. Attiecību laikā trauksmainais vienmēr vēlas iet arvien tālāk, arvien dziļāk, arvien intensīvākā līmenī, pazaudēties otrā un saplūst kopā, un tas partnerim var šķist par daudz vai par ātru, un tas rada iespaidu, ka trauksmainais savam partnerim nav svarīgs, un viņš vispār laikam kaut ko slēpj, lai arī tas tā vispār var nebūt. Svarīgu lomu šajā dinamikā spēlē arī tas, ka parasti trauksmainie cilvēki pievelk izvairīgo vai dezorganizēto tipāžu attiecībās, par kuriem būs atsevišķi video, bet kas arī pārstāv nedrošo piesaisti, kas attiecīgi garantē pārpratumus un konfliktus attiecībās un arī neveselīgu skatījumu uz tuvību. Numur 2. Attiecības sākumā tu mēdz slāpēt savas izpausmes un vajadzības. Tā kā trauksmainiem tipāžam tik ļoti gribas tuvību, gribas būt kopā, un tā kā uzreiz notiek aktīva iedziļināšanās otrā cilvēkā, kas viņam patīk un kas viņam nepatīk, tad tas, kas mēdz notikt ar trauksmaino, ir, ka šis tipāžs drusciņ piemēro sevi otram cilvēkam. Apmēram tā kā pie šuvējas mēs iešūtu kleitu, lai tā labāk sēž uz auguma. Ja ir kādas lietas tevī, kas partnerim varētu nelikties baigi foršas, labāk paturēšu tās pie sevis. Ja mēs esam kopā, varbūt manam es to un šito dzīvē vairāk nevajag. Lai arī pēc tam, laikam ejot, tomēr izrādās, ka vajag gan. Vai arī partnerim, piemēram, patīk melnbaltās filmas, un tu domā, man jau arī patīk skatīties televizoru, es varētu pateikt, ka man arī patīk tādas filmas, lai mums izskatītos, ka mums ir vairāk kaut kas kopīgs. Tā var būt gan apzināta, gan neapzināta stratēģija kļūt vairāk par tādu cilvēku, kādu partners vēlētos, līdz mums viss kļūst nopietni, un tad pamazām es sākšu rādīt, kāds es patiesībā esmu, un, varbūt arī tad nepilnībā. Bet šī mānīšanās neizbēgami noved pie problēmām, jo, kā es vienmēr saku, cilvēka vajadzības nekur nepazūd. Ja tās netiek piepildītas tiešā veidā, tās līdīs ārā no zemapziņas greizos, bieži manipulatīvos veidos, un tāpat tieksies pēc piepildījumu. Turklāt šī stratēģija pilnīgi izslēdz cilvēka autentiskumu, un tad mēs nonākam diezgan populārā partneru attiecību paradoksā. Es gribu, lai mani mīl tādu, kāds es esmu, bet to, kāds es esmu, es tev neteikšu un nerādīšu. Lai piedzīvotu drošas, laimīgas attiecības starp partneriem, ir jābūt atklātībai un ir jābūt godīgumam. Tomēr dziļi trauksmainajam sevī liekas, ka, ja es sevi parādīšu, kāds es esmu, tad partneris točni aizies projām, jo es taču neesmu mīlestības vērts vai interesants vai foršs cilvēks. Numur 3. Visu laiku cenšanās justies pietiekami labam, lai tevi mīlētu,
tiekšanās pēc sajūtas, ka esi mīlestības cienīgs. Parasti tas izskatās tā, ka cilvēkam galvā ir bilde, kāds izskatās ideālais mīlamais cilvēks, par kādu viņš gribētu kļūt. Un tad notiek regulāra iekšēja salīdzināšanās ar šo tēlu, kas var būt gan izdomāts, gan arī pat ļoti reāls cilvēks. Trauksmainajiem cilvēkiem ir ļoti skaidri standarti, kādiem viņiem būtu jābūt, lai viņus kāds patiešām spētu mīlēt. Cilvēkam ar drošo piesaisti ir skaidrs, ka ar to vien, ka tu esi šajā pasaulē, principā arī pietiek, lai tu kvalificētos kā mīlams cilvēks. Tu jau esi pietiekami labs un nav jāsasniedz nekādi mistiski standarti, bet cilvēkam ar nedrošo piesaisti mīlestība un tuvība nāk caur noteikumiem, kurus kādreiz bērnībā viņam uzstādīja pieauguši cilvēki, un tagad to turpina darīt viņi paši. Tas, ko es daru, kā es izskatos, kas man pieder, ko es varu izdarīt citu cilvēku labā, ir tas, kas nosaka to, esmu vai neesmu es pelnījis mīlestību. Un arī tad, ja cilvēkam nav attiecību vai attiecībās ir nopietnas problēmas, trauksmainais tipāžs to dziļi sevī neapzinātā līmenī skaidro ar to, ka es neesmu pietiekami labs, lai kāds gribētu būt ar mani kopā, man būtu jācenšas vairāk. Numur 4. Sajūta, ka tu mīli vairāk kā otrs, ka tev tas ir nopietnāk kā partnerim. Skatoties uz jūsu attiecību dinamiku, tev ir sajūta, ka tu ieguldi vairāk, ka tu dari, ka tu gribi un mīli to otru, bet atpakaļ nesaņem tik daudz vai tik bieži, kā gribētos, par ko, protams, ir škrobi. Kāpēc tā notiek? Pirmkārt jau pieminētā iemesla dēļ, ka trauksmainie attiecībās piesaista emocionāli izvairīgos tipāžus, kuriem ir dabiskas grūtības atvērties, izpaust emocijas, kam mēdz būt vēlme bēgt projām no nopietnām attiecībām. Skaidrs, ka šāds cilvēks nespējas sniegt atpakaļ tādu pašu atdevi, kā spēja trauksmainais, kuram patīk gan emocionāli, gan mentāli un dažreiz pat fiziski riņķot ap to savu mīļoto cilvēku. Bet vēl ir tā, ka trauksmainie daudz vairāk pievērš uzmanību savām emocijām attiecībās, kā citi piesaistes stili. Ir pat gadījumi, kad no malas tas var šķist jau drusku tā kā apsēstība. Konstanta uztraukšanās, vai mums viss ir labi, un kā es jūtos, un kā otrs cilvēks jūtās, un kur tas viss aizvedīs, nespējot atslābt un vienkārši baudīt kopā būšanu, ļaujot lietām notikt savā laikā. Tā kā trauksmainiem parasti ir zems pašvērtējums un maz mīlestības pret sevi, tad, protams, ka ir ļoti jāvaktē tas otrs cilvēks un vai mums viss ir kārtībā, jo esot ar šo otru cilvēku, es beidzot varu justies pilnvērtīgs, mīlēts, vērtīgs, un tā trauksme backgroundā viņa visu laiku ir klātesoša. Trauksmainā cilvēka mīlestība ir dažreiz vairāk, dažreiz mazāk, bet izmisīga, krampjaina, gribot otru turēt ciet un nekad nelaist vaļā, kamēr cilvēkam ar drošu piesaisti būtu augstāka pašapziņa un attiecīgi spēja otram ļaut elpot, ko trauksmainais nespēja, jo iekšēji tic, ja es viņu palaidīšu vaļā, viņš aizies un nekad neatgriezīsies, tāpēc es labāk viņu turēšu ciet. 5. Tu ļoti sāsināti uztver kritiku. Trauksmainais tipāžs ļoti ņem pie sirds komentārus no partnera vai citiem tuviem cilvēkiem, kurus automātiski uztver kā kritiku un kaut ko ļoti sliktu savā virzienā, jo tas automātiski iesita pa viņu jau tā zemo pašvērtējumu. Un šeit es pat nedomāju kaut ko patiešām nopietnu, apsaukāšanos, ņirgāšanos no partnera, bet pat kaut kādus ieteikumus vai novērojumus par trauksmaino vai viņu attiecībām kopumā, ko otrs cilvēks nav domājis, ka tagad viņš grib trauksmaino pazemot, bet tieši otrādi vienkārši nokomunicēt kaut kādas lietas, pārunāt tās un varbūt nākotnē darīt kaut ko citādāk vai pie kaut kā vairāk piedomāt. Tomēr trauksmainajam tipāžam ir tendence to uztvert sāsināti un automātiski uztvert kā noraidījumu un kā veidu, lai no viņa attālinātos projām, un tas uzreiz triggerē visas nedrošības un trauksmainā zemo pašapziņu. 6. Partneru uzlikšanu uz piedestālu.
Trauksmainie cilvēki skatās uz dzīvi caur prizmu es neesmu ok, tu esi ok. Tāpēc ir skaidrs, ka viņa partneri mēdz idealizēt un redzēt pozitīvākā gaismā, kā realitātē ir, sevišķi pašā attiecību sākumā. Un šeit arī aktivizējas trauksmainā tendence uz fantāzijām, dažreiz projicējot kaut kādas sev vēlamas lietas uz partneri, lai arī patiesībā varbūt viņam tādas īpašības nemaz nepiemīt, bet trauksmainais pats tās ir piekabinājis un noticējis. Nu un tad brīdī, kad dzīve atklāja, ka kaut kas nav ideāli, kā trauksmainais bija domājis, viņam ir vilšanās par partneri. Kā es taču domāju, ka tu esi tāds un šitāds, lai arī šīs īpašības jau no paša sākuma bija pievilktas aiz matiem. Trauksmainais tipāžs mēdz aizmirst, ka nav pasaulē ideālu cilvēku, ka ir daudz jāpavada laiks kopā un jārunā, lai otru cilvēku iepazītu. Nevar vienkārši uzreiz piešķirt ideālā cilvēka titulu kādam, kas tev ir iepaticies, tā piešķirot viņam superspējas, kādu viņam ļoti iespējams nemaz nav. 7. Apsēstība ar partneru domām un jūtām. Trauksmainā tipāža iekšējā pasaulē visu laiku ir klātesoša maza balstiņa, kas čukst ausī. Tu esi pārliecināts, ka partneris ar tevi ir laimīgs un netaisās iet prom? Tev liekas, ka tu viņu joprojām interesē? Viņš vakarā bija ļoti kluss. Varbūt viņam jau iepatikās kāds cits cilvēks. Un šī balstiņa novad pie pāragriem, dramatiskiem secinājumiem, ja kaut kas nenotiek tā, kā plānots. Viņš aizkavējās darbā, viņam noteikti jau ir cita. Viņš 2 stundas neatbild uz īziņu, es viņam jau paspēju apnikt. Apskāva draugu māsu, vot kāda viņa ir maita, noteikti grib man viņu nocelt, un redz, viņš nemaz nepratojas. Šīs iekšējais dialogs ir sāpīgs un, protams, ļoti neveselīgs, jo trauksmainais sagaida to sliktāko un tāpēc jūtas ļoti nedroši. Un kaut kādā ziņā bieži trauksmainais tipāžs pat aptver, ka šitais viss ir drusku kukū. Tāpēc parasti šo visu patur pie sevis un nemaz nestāsta partnerim, lai arī partners nepadomā, ka esi kukū. Bet tas, ka nekas netiek pateikts skaļi, nenozīmē, ka trauksmainajam nav veselas čūpas emociju par šo situāciju, un tās emocijas tāpat netiešā veidā aizkļūs līdz partnerim, kuram būs tumša bilde par to, kas ir noticis, tāpēc var rasties konflikta situācija. 8. Grūtības nospraust robežas, jo liekas, ka tad vispār neviens negribēs būt kopā. Tas sasaucas kopā ar otro pazīmi, jo zemās pašapziņas dēļ liekas, ka ir vērts atļaut otram darīt ar sevi, ko viņš grib, lai tikai jūs būtu kopā. Robežas trauksmainie cilvēki uztver kā atraidījumu, un skaidrs, ka viņi savu mīļoto atraidīt netaisās, kāpēc tad tādas robežas vispār vajag. Un līdzīgi viņi arī uztver partneru robežas kā atraidījumu, kā kaut ko, lai noturētu viņu projām no partnera, nevis palīdzētu tuvoties partnerim komfortablā līmenī. Tā kā trauksmainais cilvēks sevi emocionāli regulē caur citiem cilvēkiem, tad riskēt pazaudēt tos cilvēkus kaut kādu tur robežu dēļ neapzinātā līmenī liekas neprāts. Kā tad es iztikšu, ja visi tagad aizies projām? Tāpēc pat tad, ja it kā ar prātu saprot to jēgu un nepieciešamību pēc robežām, ka tas pasargā tevi un tavu iekšējās pasaules veselību, trauksmainajam ir grūti savas robežas noturēt. Tas ir patiešām rīkoties, ja robežas tiek pārkāptas. Trauksmainie ir tie, kas mēdz ļoti dramatiski censties robežas komunicēt. Piemēram, ja tu nedarīsi tā vai šitā, es no tevis šķiros. Bet tad, kad partneris neizdara, kā trauksmainiem gribējās, nekāda attiecība izbeigšana no viņa puses neseko, jo tā ir bijusi tikai manipulatīva frāze, lai panāktu savu, nevis īsta robežu. 9. Tu pavadi daudz laika domājot par to, ko citi cilvēki domā par tevi. Trauksmainiem cilvēkiem ir ļoti svarīgs citu cilvēku viedoklis par viņiem. Tas ir daudz svarīgāk kā pašam atklāt savu kodolu, just sevi, formēt savu identitāti. Tāpēc ir ļoti daudzas lietas dzīvē, ko trauksmainais dara tāpēc, lai iegūtu atzinību un apstiprinājumu no citiem cilvēkiem, jo ir tik ļoti pieredzes, ka viņa vajadzības var apmierināt tikai no ārpuses,
ka fokusēties uz to ārpus liekas, pilnīgi dabīga lieta. Trauksmainiem cilvēkam nav problēma kļūt par tādu cilvēku, kādu viņu grib redzēt citi, nevis būt tādam, kāds gribētu būt tu pats. 10. Tev patīk par attiecībām daudz fantazēt. Trauksmainais tipāžs būšanu brīvam no attiecībām neizbauda, jo viņiem neatkarība sagādā problēmas. Turklāt ļoti ātri piezogs nepatīkamā vientulības sajūta. Ja nav iespējams ielikt attiecībās, trauksmainais remdē vientulības sāpes caur fantāzijām par attiecībām un dara to no bērnības, kad slēpšanās sapņu un fantāziju pasaulē pasargāja no neparedzamās realitātes, kurā trauksmainie bērni visbiežāk jūt neizturamu pamestību, tāpēc sāk fantazēt par dzīvi, kādu gribētu, par to, ka vecākiem viņi ir svarīgi, ka viņi visi pavada kopā foršu laiku, vai arī dažreiz vispār fantazē par to, ka viņiem ir pavisam cita ģimene, kurā viņš beidzot jūtas laimīgs. Un pieaugušā vecumā trauksmainie izmanto to pašu stratēģiju, lai glābtos no vientulības, vai arī no diskomforta jau esot attiecībās. Un tā ir fantāzija pasaule. Esot brīviem, trauksmainie fantazē par to, kā uzsāks attiecības ar šo ideālo partneri, kas viņos neprātīgi iemīlēsies, gluži kā filmās, un atkal esot attiecībās, tāpat fantazē par kaut kādu idealizētu attiecību versiju, kas realitātē nemaz nepastāv, bet pastāv viņu galvā. 11. un beidzamā pazīme ir visa tava dzīve riņķo pa attiecību tēmu. Sarunas ar draugiem, filmas, ko tu skaties, informācija, ko tu meklē internetā, gal galā lietas, par ko tu ikdienā visvairāk domā, tas viss lielā mērā ir saistīts ar attiecībām. Protams, ka ik viens tipāžs kaut kādā brīdī par šīm lietām domā un runā, bet, piemēram, drošas piesaistes gadījumā cilvēku dzīvē ir daudz jomu, kas viņam ir līdzīgi svarīgas. Darbs, hobiji, veselība, attiecības, pašizaugsme un tā tālāk, kamēr trauksmainajam pats galvenais ir attiecības, un tad, ja paliek pāri laiks, tad es paskatīšos, kas man vēl tur vispār dzīvē varētu būt. Trauksmainais tipāžs ir pārņemts ar savu un citu cilvēku savstarpējo miedarbību un to, kā tas viss liek justies, īpaši tad, ja kaut kas nav tā, kā gribētos, tāpēc varbūt grūtības koncentrēties uz citām lietām, kas nav attiecības, vai arī uzsākot attiecības var novērot, ka pazūd interesi par visu citu dzīvē un gribas ienirt tikai un vienīgi attiecību svētlaimē. Ceru, ka tev šī informācija bija noderīga un interesanta, un ja tā, tad priecāšos, ja padalīsies ar šo video tālāk un vairāk cilvēku varēs uzzināt par emocionālo piesaisti. Un pavisam drīz, 15. aprīlī, sāksies mans 7 nedēļu kurs par emocionālo piesaisti, kurā es vēl vairāk detaļās stāstīšu par visdažādākajām nedrošo tipu atšķirībām, kā piesaiste ļoti jaudīgi ietekmē attiecības un konflikta situācijas, un, protams, arī par to, kā dziedināt savu piesaisti, nokļūstot savā veselumā. Tā kā, ja vēlies pašos pamatos sākt risināt savas attiecību problēmas un piedzīvot patieso sevi, aicinu tevi pieteikties uz šo kursu. Detaļas būs pieejamas tepat zem video. Un, protams, sekot cilvēku dabai sociālajos tīklos, gan Facebookā, gan Instagramā, un ja vēlies individuālu atbalstu darbā ar sevi, tad sūti man ziņu, jo es būšu tepat.